pašā vasaras izskaņā braucam uz Jelgavu, raudzīt smilšu skulptūru parku. Šīs majestātiskās un nedaudz mistiskās skulptūras uz mūsu senioriem atstāja neizdzēšamu iespaidu. Seniori saka, jau tādēļ vien ir vērts braukt uz Jelgavu, lai redzētu šo cilvēku rokām darināto smilšu brīnumu. Šodien mēs pirmo reizi visi bijām skulptūru parkā. Smilšu skulptūru. Mēs esam redzējuši ledus skulptūras, tā, bet smilšu skulptūru parkā. Un es domāju, ka viss tas, ko mēs redzējām, mākslinieku darbs, tas ir tiešām tāds īpašs. Jo tādu skulptūru uztaisīt, kur viss ir iekšā, tur ir mitoloģija, tur daudz bija tie tēli, kur varbūt dažkārt mums bija neizprotami vai bija par viņiem vairāk jāizlasa tagad, bet tiešām paldies, ka tajā programmā bija iekļauts šis skulptūra parks. Šī gada smilšu skulptūra tēma ir mītiskie tēli, un tos radījuši mākslinieki no dažādām pasaules valstīm. Neviens vien no Latvijas senioru kopienu apvienības izglītojošās ekskursijas dalībniekiem, ko tādu redz pirmo reizi. Es šajā pasta salā esmu pirmo reizi, un man pārsteidza tās skulptūras, jo bija taču jau lieti vasaras, un es domāju, kas te var būt vairs, tas lietus būs visu aizskalojis, bet tas sākums jau man likās tāds ļoti pārsteidzošs, tie sargi divi apus ieejai, un tie sargi, tas viņu tērpi bez ķermeņiem. Tas bija vienkārši tā, ka drebuļi skrien pa kauliem, godīgi sakot. Tas bija tā iespaidīgi, un arī pārējās skulptūras. Es saprotu, ka tur ir dažādu valstu skulptori to veidojuši un atbilstoši savas tautas mitoloģijai. Tur bija gan ukraiņu vilkacis, gan skandināvu mitoloģijas tēli visādi. Ragana, tā ragana, es nezinu, tā droši vien daudzām tautām ir, bet skulptūras ļoti tādas iespaidīgas, un dažai pat negribējās daudz skatīties. Tur bija tāds briesmonis viens ar zobiem, tādiem ilkņiem. Katrā ziņā iespaidi ļoti interesanti, un es ieteiktu visiem, kas nav bijuši, noteikti atbraukt, paskatīties. Vēl viena Jelgavas pērle ir Svētās Trīsvienības baznīcas zvanu tornis, un tajā mājvietu radušās vēstures ekspozīcijas. Tā ir īsta dārguma krātuve katram, kurš vēlas dzirdēt šīs senās un reizē jaunās pilsētas stāstu. Jelgava jau ir ļoti slavena gan ar universitāti, gan ar pirmsākumiem Latvijas atbrīvošanai un visam kam. Es domāju, ka arī mums visa tā programma ir ārkārtīgi kompakta, salikta tā, lai mēs redzētu galvenās lietas. Ja? Mums vienreiz bija uz Jelgavu. Tas pagājuši gadu bija ceļojums, kurā es nebiju. Tā kā man būtībā šodien ir kaut kas jauns, jo es šeit arī būšu pirmo reizi. Es Jelgavā daudzkārt bijusi pavisai citās. Es biju pareizticīgo katedrālē, esmu redzējusi katedrāli un arī esmu bijusi tajā katoļu
katedrālē. Nu, lūk, un mūsu grupā ir arī cilvēki, kuri nav bijuši Jelgavā. Tā kā viņiem ar tas būs interesanti skatīties, un es domāju, tad jau mēs redzēsim visu. Mums ir brīnišķīgs gids Jānis, kurš mūs visu pastāsta un parāda. Un tagad es gribētu teikt to, ka tas bija Fēni, ka mēs gājām, tas tilts arī jauns gājēju tilts, pa kuru mēs nācām un pa kuru mēs gājām pāri un uz priekšu un atpakaļ. Tas tilts ir skaists un ļoti sakopts. Ir ļoti sakopts, šī sala ir un viss ir skaisti. Un es domāju, top vēl vairāk skaisti lietas. Bijām arī Trīsvienības baznīcas tornī. Mums atkal bija kārtējā tāda skaista, interesanta ekskursija. Nu, te mēs esam pie Noras, Bumbieras piemiņas un pieminekļu vietas. Ja? Nu, tātad Jelgava bez Noras Bumbieras pieminēšana arī nav iespējama. Nu, es ceru, ka senioriem tā ir tāda skaista vasaras noslēguma diena, un septembrī mēs sāksim savu senioru skolu. Muzeja ekspozīcijas Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcā ir patiesi izcils, un seniori tās aplūko ar patiesu interesi. Tomēr braucienam uz Jelgavu ir vēl kāds svarīgs mērķis. Latvijas senioru kopiena apvienība šodien ir ciemos Jelgavā pie Jelgavas senioriem. Jelgavas senioriem šajā nedēļā ir 20 gadu jubileja, un mēs mīļi viņus arī sveicām. Nu, Jelgavas seniori ir ļoti aktīvi, un viņi izglīto seniorus. Viņiem ir nodibināta jau sen tāda senioru universitāte. Jelgavas senioru universitāte. Un mēs esam partneri 3. paudzes universitāšu tīkla izveidošanā un tajā projektā, ko mēs jau īstenojām 2. gadu, jau tagad 3. gads iet. Un tāpēc mēs esam ieradušies, lai mēs pieredzē skatītos, ko viņi dara, kādas viņiem ir nodarbības un, protams, lai stāstītu arī, ko mēs darām. Es ļoti priecājos, ka mūsu senioru biedrība šogad svin augustā 20 gadu jubileju. Un vispirms jau jāpasaka liels paldies, ka pirms 20 gadiem sanāca seniori kopā un vienojas, ka būs šī biedrība. Un šajos 20 gados mēs patiešām esam izauguši lieli. Pie mums notiek ļoti daudz un dažādi interešu grupiņas, pulciņi ir 18, kur var tiešām katrs seniors atrast sev to, kas viņam interesē. Un šis interešu grupiņu klāsts ir ļoti bagātīgs. No jogas līdz dziedāšanai, dejošanai, līdz svešvalodām, līdz IT mācībām. Un, protams, arī ar draugiem tiekamies ļoti bieži visā Latvijā, un arī mums draugi ir Portugālē, un Slovākijā, un Turcijā. Un tā kā šajos gados tiešām esam izauguši. Biedrība pirms 6 gadiem izveidoja arī senioru universitāti, kura šodien kļuvusi tik populāra, ka visus interesantus nemaz nevar uzņemt. Senioru universitātē uz šodien mums mācās 45 studenti. Visus šos 6 gadus, var teikt, šis sastāvs sevišķi nav mainījies. Ja nu kāds ir vienkārši aizbraucis no Jelgavas projām, tad jā, bet katrā ziņā mums stāv rinda, lai tiktu senioru universitātē. Un mums vienkārši šobrīd kapacitātes nav, lai vairāk varētu uzņemt. Bet visi tie, kas mācās, tiešām ir ļoti apmierināti. Un jāsaka paldies pasniedzējiem, paldies mums visiem tiem administratoriem, un kas visu to vada, dara, jo tas viss ir brīvprātīgi. Senioru universitātē Jelgavas es mācos 4 gadus jau. Nu, senioru universitāte neļauj ierosēt. Tas nozīmē, ka mēs ejam digitālās prasmes apgūstam, kas šodienas dzīvē ļoti nepieciešams ir. Mēs atkārtojam valodu, ko esam kādreiz mācījušies, un tas ļoti palīdz arī komunikācija. Mums ir tajos angļu valodas puciņos, tur mēs gan spēlējam angliski, gan visu to ko. Nu, un arī radošās prasmes attīsta. Mācības mums notiek 4 reizes nedēļā. Mums parasti ir gada beigās, maija mēnesī, šī pasākuma, neteiksim izlaidums, bet tāds, ka gada mācības noslēgums, un tad mēs visi kopā svinam. Stāstam mēs savus pieredzes stāstus, kā ir gājis, ko mēs gribētu varbūt uzlabot, ko mēs gribētu pilnveidot. Kopā tad braucam uz jūru un
Šī gada maijā mēs arī bijām aizbraukuši skatīties saulrietu. Bija ļoti jauks vakars un pie Aspazijas pieminekļa studente no mākslas skolas, no mākslas mums spēlēja uz saksofonu skaistu, kā saka, repertuāru, un mēs bijām ļoti priecīgi. Jelgavas kultūras nama pirmā stāva galerijā aplūkojam Jelgavas senioru biedrības dalībnieku darbu izstādi Radošais gars mūžam jauns. Mēs bijām ļoti skaistā, interesantā izstādē. Viņu par godu 20 gadu jubilejai lielajā Jelgavas kultūras centrā ir laba tāda vispārēja izstāde. Gan rokdarbiem, gan gleznošanai, gan izšuvumiem, gan audumiem, gan tādu. Un Ilga Antuža, kas ir viņu vadītāja, Jelgavas senioru vadītāja, biedrības vadītāja, un kas vada arī Jelgavas senioru universitāti, mums labi pastāstīja par savām nodarbībām, ko viņi dara, jo īstenībā mēs varam viņi ir kopā 300 personas, kas darbojās biedrībā, un mēs varam tikai apbrīnot, cik daudz un aktīvi viņi dara. Biedri ir ļoti daudz dažādu interešu pulciņu, kas pārstāvju. Gan auž, gan izšuj, gan rokdarbus dažādus, gan rotaļlietas, gan keramika, gan sarži, gan glezno. Ļoti daudz dažādas, tiešām ļoti daudz dažādas intereses. Mēs dalāmies ar savu pieredzi, un viņi stāsta par to. Šis projekts ir sabiedrības integrācijas projekts, kas arī tiek atbalstīts, kur mums ir arī tāda viena nodaļa, kur mēs paredzam, ka mēs sadarbojamies, veidojam tādu sadarbības platformu ar senioru izglītības tādām vietām. Šī ir tāds Jelgavas senioru universitāte. Jelgavas seniori ar saviem darbiem ir snieguši palīdzīgu roku Ukrainai. 3 gadi atpakaļ mūsu rokdarbu pulciņš izdomāja, ka varētu sākt adīt zeķes. Un pirmajā reizē mēs nodījām kopā 100 zeķes, tad mēs uzrunājām pilsētas iedzīvotājus, jo tomēr dzīve ir diezgan dārga, un atsaucība no pilsētas iedzīvotājiem bija ļoti liela. Mums sanesa maisiem dzīvu. Un tad mēs negribējām parādīt, ka mēs to nevaram, un mēs cītīgi sākām adīt. Un šajos 3 gados ir noadīti šobrīd 800 silto zeķu pāri un arī aizsūtīti visi uz Ukrainu. Kopējo sadraudzības pusdienu laikā iepazīstamies ar Jelgavas senioriem tuvāk un izrunājam daudzus mūs interesējošus jautājumus. Es vadu grāmatu draugu klubiņu, kurā mēs esam 16 kundzes. Un mēs organizējam arī pasākumus tiem rakstniekiem un dzejniekiem, kuriem šī gada laikā ir kaut kāda apaļa jubileja vai arī kaut kāda cita nozīme. Tāpat arī piedalāmies tos pasākumos, kur biedrība ir aicinājusi. Tāpat Lieguļevska mums bija, kas mums bija? Mārcis Auziņš bija, un arī vēl citi ir uzaicināti. Sarunu klubiņa mums vada, kas ir Jelgavas teātra aktrise un režisore Maija Matīsa, un tā tad mums katreiz izdomā citā vietā, kur mēs ejam uz muzeju, iepazīstamies ar jaunākajām izstādēm, arī tāpat tiekamies ar tiem darbiniekiem. Un vēl nodarbības mums notiek Alunāna muzejā, kur arī tad mēs parunājam par aktuāliem jautājumiem, kas notiek, un arī filmējamies, uzliekam cepures. Un bijām uz jauno dzimstarakstu nodaļu, mums Jelgavā atklāta ir. Un tāpat tur tika mests pušķis, lai jaunā kāda līgava noķer mūsu gados, kura ir. Aktīviem senioriem, lai kur arī viņi dzīvotu, vienmēr ir darba pilnas rokas. Ja tu gribi apmeklēt visus pulciņus un vēl iet uz senioru universitāti, tad tu tāpat kā katru rītu vari iet uz darbu un vakarā pārasties mājās. Pieredzes apmaiņa ar Jelgavas senioriem bija ļoti vērtīga. Tas bija arī vēl viens solis senioru skolas sadarbības platformas veidošanā.